Ebrejiem 13.5 paplašinātajā bībelē skan spēkpilni. Tad šoreiz es to nolasīšu no NIV, kas arī ir ļoti, ļoti labs. Saglabājiet savā dzīvē brīvību no mīlestības pret naudu. Naudai nav nekādas vainas, taču, ja mēs sākam mīlēt naudu, tad tas rada mums problēmas. Mīlestība pret naudu ir visa ļaunuma sakne. Nauda nav ļauna, bet ja mēs to pārlieku mīlam, tad tā var nozagt mūsu laimi. Saglabājiet savā dzīvē brīvību no mīlestības pret naudu un esiet apmierināti ar to, kas jums ir. Reizēm tas ir tik ļoti izaicinoši, vai ne? Cilvēki man prasa, Joyce, tu māci, ka jābūt apmierinātam, bet kā lai es esmu apmierināts, ja manā dzīvē ir tas un tas un tas? Es ticu, ka viens no veidiem, un droši vien vienīgais, kā tu vari būt apmierināts, ir tāds, ka tu zini, ka Dievs tevi mīl, un tu zini, ka tava situācija nebūs tāda vienmēr. Tu zini, ka tava izlaušanās var būt tepat aiz stūra, un tu neizniekoši šo dienu, jūtoties nelaimīgs par kaut ko, ko var atrisināt tikai Dievs. Jo vairāk mēs uzticēsimies Dievam, jo laimīgāk mēs varam būt.